OnePlus Watch Lite liek uzdot ļoti daudz un pamatotus jautājumus Garminiem, Huaweiiem, Samsungiem. Šis ir ļoti labs pulkstenis par savu cenu. Sākšu diezgan liriski un filozofiski, proti es varu saprast, kāpēc Garmin pulksteņi maksā tik dārgi. Mega mērījumi, baterijas darbības laiks, Fēniksiem arī uzbūves kvalitāte. Es varu saprast arī, kāpēc Samsungi maksā tik dārgi. Zīmols plus ļoti daudz feature, papildus tam, ka ir vēl mērījumi. Un es varu saprast arī Huawei pulksteņu cenas, uzbūves kvalitāte, baterijas darbības laiks un labi nostrādāti sensori. Es nepiekrītu, bet es saprotu arī Apple pulksteņu cenu, jo atbloķēt laptopu ar pirkstu nospiedumu piespiešanu ir pārāk grūti un tam vajag pulksteni. Ko es nesaprotu, ir kā tīri laba aktivitāšu mērīšana, tīri laba uzbūves kvalitāte, laba baterija un vispār nekā lieka var būt cenā ap 150 eiro. Tīri pats par sevi tas ir standarta, nerūsējošā tērauda korpusa pulkstenis ar fluorogumijas, tautā saukt arī par silikona siksniņu. Apskata modelis ir, kā redzi, melnais. Izmērs ir tikai viens šiem pulksteņiem, proti 45 mm no malas līdz malai. Tam ir viens rotējošais kronis un sensora poga. Tas arī ir viss, nekā pārspīlēt, kā piemēram, to mēdz darīt Garmin. Nav nekur gan minēts par stiklu, kas ir virsū, bet šajā cenu kategorijā var sagaidīt rūdīto stiklu. Vienkārši tiek minēts, ka ir stikls. AMOLED displejs gan izskatās lieliski un ar savu 600 nitu spilgtumu parastajā lietošanā, 1500 nitiem spilgtajā režīmā, liek jau tā stūrī svīst lielai daļai konkurentu. Ir arī vēl 3000 nitu kaut kāds tur mega režīms tikai OnePlus aktivitātēs, un tas ieslēdzas automātiski, to tu pats nevari baigi ieslēgt. Tehniski OnePlus ir arī teorijā spēcīgāks par tiešajiem konkurentiem, respektīvi savā cenu kategorijā. GPS raidītājā šim ir tā saucamais dual band, un tīri precizitāte gan soļos, gan sirdspukstu mērīšanā, gan SPO2 mērīšanā un visādās tādās. Kopumā tas nedaudz apmēram 5% robežās visur bija atšķirīgs no mana Garmin Fēniks 8, kas, es teiktu, šai cenu kategorijai ir pieņemami. Indikatīvām norādēm pilnībā pietiekami. Vienīgi soļi varēja būt nedaudz precīzāki vai mazāki, jo vilka vienmēr nedaudz vairāk kā Garmin rādīja. Un tagad es vēlētos tīri perspektīvā pastāstīt, kā šis atšķirās pret saviem, kā saka, tiešajiem konkurentiem. Pa lielam jau nav īpaši daudz tādu konkurentu šim. Pirmais, kurš man nāk prātā, ir Huawei Watch Fit 4, vai varbūt, ka pat nedaudz pievelkot aiz astes 3, Garmin Vivoactive 6. Venu būs dārgāki, Huawei Watch GT būs dārgāki, Apple Watch būs dārgāki. Vēl teorētiski var arī piemest klāt Amazefitu. Bet tas ir tāds mazāk populārs modelis, kurš der visiem telefoniem. Tāpat kā Garmin un Huawei, šis spēj savienoties ar visiem telefoniem. Tā baterijas darbības laiks ir līmenī ar, piemēram, vienmēr ieslēgtu displeju 4 līdz 5 dienas var izturēt un ar izslēgtu nedaudz virs nedēļas, kas īstenībā ir ļoti solīdi, ļoti līdzīgi konkurentiem. Uzlādē līdz nepilnās 2 stundās un atkal var nedēļu dragāt. Īstenībā jāsaka lieliski. Plānums un svars tiesa ir krietni mazāki. Huawei un Garmin ir smagāki, lai arī nedaudz, bet tehniski ir. Biezuma ziņā šie te ir ļoti līdzīgi, bet pilnīgi visi ir lieliski pēc sajūtām uz rokas. Kaut gan es pat teiktu, ka OnePlus, krietni mazāk var just uz rokas un uzbūves kvalitātes ziņā šķiet labāk nostrādāts un nedaudz dot tādu, dārgu sajūtu. Kopumā varētu teikt, kā tāda kopējā paka, šis ir viskompetentākais no pulksteņiem, jo nav pārbāzts ar featurām lietotnē. Tā ir pat, es teiktu, viegli saprotam, turpretī Huawei mūždien, īstenībā arī Garmin ar savu veikalu un pulksteņu lietotnēm atsevišķi mākslīgi grib kaut ko sarežģīt, kamēr OnePlus visu atrisina itin vienkārši pārskatāmi un saprotami, jo šis pulkstenis necenšas būt kaut kas, mistiski dārgāks nekā tas patiesībā ir. Mani mulsināja itin bieži tas, ka telefonā izlec paziņojums no O-Health, kas ir OnePlus veselības lietotne, ka šis pulkstenis ir savienojies ar telefonu, kaut paziņojumu tāpat saņēma, nestoties to, ka pulkstenis reāli bija savienojies. Ļoti dīvaina situācija. Kas vēl bija dīvaini, ko es nebiju gaidījis, ka šī ir pirmā tāda, lielā kritika šim OnePlus Watch Lite. Fakts, ka ne īziņas, ne e-pasti neatvērās pulkstenim. Visam teica, ka ir jāatver vaļā lietotne. Kaut kāds sviests nebija pie tā pieredzis. Nav jau tā, ka šis ir tik nereāls pasākums, kuru varētu neiestrādāt. Tālāk vēl novar, ka automātiskā pastaigas noteikšana arī nevienmēr strādāja un potenciāli vispār treniņu apjomi nav visvairāk tirgu, bet šim pulkstenim to var piedot, jo tā mērķis ir pavisam cits tādā ziņā, ja to vajag mega daudz mērījumus treniņiem dažādiem Huawei un Garmin būs labāk.
Noteikti viena lieta, kuru nebiju sagaidījis šī segmenta pulkstenē, ir 60 sekundžu veselības stāvokļa noteikšana, kas ir kaut kas, ko Huawei īpaši izceļ savos produktos, un tas vienmēr ir viņiem itin lieliski strādājis. Šeit tas sensors arī noder, kas ir sāniņā iestrādāts, vienīgi, vai tiešām tur nevarēja būt arī papildus funkcionalitāte viņā, ķipa kā poga? Varbūt arī nevarēja, jo nebija jēgas redzot, cik minimalistiska ir vispār lietotņu izvēle. Vēl patika, ka ļoti daudz ir bezmaksas ekrāna tapetes, un pārņemts ir tas trends no Huawei, kad parāda, cik enerģiju ēdoši ir konkrētā tapete. Tiesa, to dizaini ir vienkāršot un nedod tik lielisku, vizuālo baudījumu, kā tas būtu Samsung vai Huawei pulksteņu tapetēs. Bet atkal, ir jāsaprot, kas šis ir par zvēru un cik tas maksā. Un brīdī, kad tu saproti, ir jāuzdod ierastais jautājums, vai šo ierīci nepirkt, apdomāt, shortlistēt vai pirkt. Te atbilde ir vienkārša. Šo var pirkt. Tā ir kā, tā lielisks pirmais vietpulkstenis, kad negribi tērēt miljonus, bet gribi saprast, ko visu vietpulksteņi vispār spēja un kā ar tādu ir dzīvot. Eventuāli, lai saprastu, ka nemaz tik daudz vairāk tev nevajag, un Garmin Fenix 8 ir totāls overkills, un jā, lai arī man ir Fenix 8, es nebūtu nepārdzīvotu dzīvot arī ar šādu te. Es personīgi zinu, ka esmu izlutināts ar Huawei un Garmin veikumiem, kuriem baterija pieradina, ka jebkas, kam nav 4 dienu baterija pilnā cukā to dragājot, ir labākajā gadījumā shortlistējums, bet drīzāk jau es teiktu apdomājams produkts. Tā ka tādi ir mani 2 centi par šo jauno budžeta vietpulksteni no OnePlus. Ceru, ka tev šis apskats iedeva nelielu ieskatu tajā, un ja vēl būs kādi jautājumi, droši tos rakstīja apakšā komentāru sadaļā, bet visādi citādi, tu jau zini. Mēs ar tevi tiksimies jau kādā no nākamajiem video. Atā!